Liels kuilis, 10 lati. Cilvēki vārdu pa vārdam burtojot sasauc kopā teikumus, kuri atspoguļo to, kā 19. gadsimta vidū dzīvojuši viņa priekšteči un citi pagasta ļaudis. Tā no viena dokumenta uzzinām, ka Kuldīgas virspilstiesa Jātels pagasta valdei uzdevusi, citēju, sekošas personas uz 25. janvāri 1889. gadu no rīta pie šīs tiesas piestellēt, pie tam arī piedraudēt, ka katra, kura termiņā neatnāks, tiks ar 5 rubļiem sodīta. Tas ir 1800. gadu vidus, sākums, beigas, 20. gadsimta sākums ar cilvēku vārdiem, uzvārdiem, dzimtām. Nerunāsim jau par tādu sociālo-ekonomisko politiku pagastā, ko tur visu var izlobīt. Man, piemēram, ļoti patika muižām piederošo zemnieku māju uzskaitījums. Vārdi, uzvārdi, cilvēki, kara klausībai padotie sarakstī. Tur bija daudz tādas rēķina grāmatas, kur bija uzskaitīti pagasta nabagi un kā viņiem tiek palīdzēts, kas tiek izsniegts. Mēžā apsaimniekošanas noteikumu plāni, atskaites, jo arī tad nav tā cirsts, kā ienāk prātā. Ja? Vecākais dokuments ir 1834. gads, kurā Jāteles pusē parādīti, kā cilvēki pārvietojušies, kurās mājās dzīvojuši, dzimuši, miruši. Jau stāstījām, ka vērtīgie dokumenti februārī tika atrasti bijušā Planītas pagasta valdes mājas bēniņos zem kūdras un skaidu kārtas. Līdz Kuldīgas novada muzejam tika nogādātas 14 kastes. Sazinoties ar Latvijas valsts vēstures arhīvu, atklājies, ka par šo laika posmu no tagadējā Kurmāles pagasta trūkst ziņu arī tur. Nu būs bagāta informācija gan par reiz bijušo Planītas pagastu, Kundu, Maris, Jāteles muižām, kā arī vairākām dzimtām, piemēram, Nekadēmusu, Pujātu, Steinbergu, Zariņu dzimtām. Te, pat skatoties, laikam atrada arī kaut kāds savs sens ar savu uzvārdu un pat vārdu Juris Štorks, jā. Caur internetu pēc savs rada raksts, un tāpēc man arī ļoti interesē šeit. Kurmāles pagasta iedzīvotājiem īpašā izstādē aprīlī ļauts ieskatīties nelielā daļā atrasto dokumentu, tad tie ceļos pie pārējiem uz valsts vēstures arhīvu. Cilvēki te sanākuši jau ar mērķi, ko uzzināt par savu dzimtu. Man mazmeita ir izstaigājusi arhīvus vai ne dzimtskokam, un tāpēc man te vēl ir arī, vēl līdz arī no tās kādi dokumenti tieši trūkst, un tas ir šie laiki. Tā ir tāda senatnes elpa, kas tā paņēma, ka vispār bez valodas palika. Pētījām apķīlātās mantības saraksts. Precīzi katrs auns, katrs bullis, krāsa uzrakstīts, cena un tāda ļoti liela precizitāte. Katrā ziņā gribas vēl lasīt un lasīt. Ja? Es tikai zinu to, ka es te noteikti nākšu un pavadīšu daudz laika. Vēsturisko dokumentu izstādes atklāšanā tika pieminēta arī dokumentu atradēja Mārīta Fībiga, kura šobrīd, diemžēl, nesagaidīja. Savukārt muzeja darbinieki vēlreiz uzsvēra, cik svarīgi ir uzzināt kaut pamatdatus par saviem vecvecākiem un vēl tālākām paaudzēm. Gandrīz kā pienākums, es gribēju teikt, mums visiem būtu uz kādas lapas uzrakstāms vismaz tik daudz, kā sauc vecotēvu, vecvectēvu un vecomāti. Jo mums, kad mēs esam jauni, vienmēr liekas, ka būs kādam, kam paprasīt. Un tad pienāk tā reize, mēs laikam to visi jau zinām, ka vairs nav kam paprasīt. Un tad pietrūkst tās ziņas. Tad pietrūkst gan par tiem onkuļiem un tantēm, un par tām muižām, kur viņi strādāja, un kur viņi dienēja, un kur viņi bija, un cik bija bērni, un kur viņi dzīve, un kur viņi dzīvoja. Izstāde būs visu aprīļu mēnesi, un iedzīvotājus es aicinu nākt apskatīties, un ja interesē kādi uzvārdi, var droši griezties pie manis, jautāt, es parādīšu, jo es šos dokumentus, kur ir man pieejami, esmu diezgan tā pamatīgi izpētījusi. Kad dokumenti būs arhivēti, tad Kuldīgas novada muzejā būs pieejamas digitālās kopijas. Ieva Benefelda, Alans Perševics, Grundas televīzija.